Sanāk, ka to stresu es ēdu pamostoties no rīta brokastīs, stresu es piebēru pie kafijas pusdienās. Cilvēks it kā tā nav radīts, lai tā dzīvotu, bet tā galvenā atslēga, kura manā praksē ir, kas var atslēgt un arī lielākoties atslēdz tos ikdienas ieradumus. Raidījums tapis sadarbībā ar Karti Veselība, jo galvenais, lai ir veselība. Un Lemon Gym – nereāli labi sporta klubi tavu mērķu sasniegšanai. 60% pieaugušo, kā arī katram 4. bērnam Latvijā ir liekais svars. Latvija ir pirmajā vietā alkohola lietošanā Eiropā, kā arī katrs 3. latvietis atzīst, ka ir piedzīvojis izdegšanu. Varbūt var savādāk. Mani sauc Madara Meijere. Esmu fitnesa un uzturu trenere. Esmu šeit, lai palīdzētu. Ja liksi lietā to, ko dzirdēji, tavu dzīve var ievērojami mainīties. Šis ir podcasts Atpakaļ par cilvēku. Vai tu esi gatavs? Jo es esmu. Aiziet! Čau! Šodien šeit būsim es un tu. Mēs tiksimies 8 nedēļas. Tomēr 4 no reizēm man līdzi būs viesis, caur kuru es centīšos iedvesmot, caur kuru stāstu mēs centīsimies motivēt. Un ja tu ņemsi vērā un pielietos to, ko šeit dzirdēsi, tev vajadzētu būt, ka tā dzīve ievērojami varētu mainīties. Kāpēc es to tā pārliecinoši saku? Esmu fitnesa un uzturu treneri jau pēdējos 4-5 jau gadus, tā ļoti intensīvi dienā. Tas ir tas, ko es daru profesionāli, tas ir tas, ko es elpoju, es ar to eju gulēt un es ar to ceļos un esmu redzējis, cik daudz cilvēku dzīves tiešām mainās, ne tikai fiziska sajūta, bet arī kopējā tā dzīves kvalitāte, attiecības un viss, kas ir ar to saistīts. Par to visu mēs runāsim šīs 8 nedēļas, un, protams, jautājums varbūt būtu, kāpēc par to runāt, tāpat mēs dzīvojam, visi nomirsim un tā tālāk, tas ir skaidrs, tā tas ir. Tomēr jautājums par to, kā tu dzīvosi, kāda būs tava dzīves kvalitāte. Es pati uz savas ādas esmu izbaudījis diezgan tādus brīžus, kas nav tik augsti un tik skaisti, kā varētu teikt, ceļos no rīta un skrienu savu krosu un kolosāli. Tāpēc iedošu nelielu tādu vēsturi par sevi mazā tādā īsā versijā. Nevis tāpēc, lai pastāstītu tagad par sevi visiem, bet tāpēc, lai iedot to uzsvaru, ka mums visiem dzīvē ir dažādi gadalaiki. Mēs esam piedzīvojuši gan augšas, gan lejas, tikai jautājums ir par to, ko mēs ar to darīsim. Vai mēs izvēlēsimies to savu dzīvi turpināt tā dzīvot, vai tomēr sapratīsim, ka ir jāņem tie groži savās rokās, ka tikai es esmu tās dzīves pilots un nekas cits nemainīsies. Jo arī strādājot biroja darbā, ilgu laiku domāju, tad tas tā kā ir arī jābūt, vai ne? Darbiņš ir jāmīl, tas ir skaidrs, ir jāiet uz darbu, jāstrādā, aizbrauc pie vecās mammas, viņa prasa, tu strādāju kārtīgi, jā, viss kārtībā, tikai sanāk, ka to stresu es ēdu pamostoties no rīta brokastīs, stresu es piebēru pie kafijas pusdienās, un stresu es, tā teikt, izliku ārā piekdienas un sestdienas ballītēs Rīgā, jo, kāpēc tā nē, visi tad tā arī dara. Un teorētiski liekas, tā tas arī ir, tā visi to dara, tā tam arī jābūt, un tu tā kā it kā gaidi, kad tad beidzot tā laimes māte atnāks un iedos to atslēgu un atslēgs tās dzīves durvis, jo tu jau tā kā teorētiski saproti, ka tam tā nav jābūt, vai ne? Cilvēks it kā tā nav radīts, lai tā dzīvotu. Bet tomēr nekas it kā nemainās. Tā tu dzīvo līdz punktam, kurā tu saproti arī tavs vīrs jau ir uz izdegšanas robežas, tu strādā līdz 10 vakarā, un es šeit runāju par sevi. Es strādāju līdz 10 vakarā. Nav tā, ka sestdienas rītā tu pamosties un domā, cik skaisti, ka saule ir uzspīdējusi, iešu ārā, baudīšu dzīvi, bet tu domā, beidzot es izgulēšos no tās vakardienas ballītes pirmkārt, otrkārt izgulēšos no tās savas nedēļas. Tātad sanāk, ka tu 5 dienas kapā, lai 2 dienas, tad beidzot attietu no tās dzīves, ja? Un tad sagaidīt, iespējams aizbrauc atvaļinājumā reizi, 2 reizes gadā, un tad gaidi, kad tas viss mainīsies. Tikai kaut kā tas viss nemainījās. Tā tas arī turpinājās līdz robežai, kad mans vīrs izdega, ka mēs sapratām, ka mēs absolūti esam pazaudējuši viens otru, un ka diez vai kaut kas mainīsies, ja mēs nesāksim to kontrolēt. Es sapratu tajā brīdī, ka neviens neatnāks, tās durvis neatslēgs. Tas, kas notika ar mani, gan parādījās laiks,
ļoti klišejs, ka man piedzima dēls un mani apstādināja un iedeva gadu. Mēs par daudz ko latvieši šeit varam sūdzēties, jā, varētu likties, bet par to, ka gadu sievietei ir iespēja palikt mierā nosacītā, jā, jaunās mammas dekrētā saprot, ko nozīmē miers ar mazu bērnu, bet tomēr mierā, kad nav jāskrien, nav jāmēģina iekarot pasauli, būt tur labam darbiniekam, būt labai sievai, būt labam tagad vēl attīstīt savus hobijus, tur un nezinu, ko vēl izskatīties vēl lieliski, ja tu vienkārši esi pie miera. Tad es sapratu, ka to laikam es neesmu gatava atgriezties, un laikam es neesmu gatava dzīvot blakus, ja mans vīrs turpina arī šādi skriet par to dzīvi, aizelsies līdz tam, ka pat fiziski ir bez mazai jāhospitalizē. Labā ziņa ir tāda, ka tā mīlestība mums vienam pret otru nekad nebija beigusies, mums tikai vajadzēja apsēsties un paskatīties tai neglītai patiesībai acīs un saprast, ka mēs esam krietni vien aizskrējuši prom no tā, kā ir būt cilvēkam, krietni prom no tā, kas ir tās mūsu vērtības, un ir pienācis laiks kļūt atpakaļ par cilvēku. Un tieši tāpēc arī šis podcasts saucās Atpakaļ par cilvēku, jo teorētiski mēs jau visi it kā zinām, vai ne? Es to regulāri dzirdu savā praksē. Es jau zinu visu, kā jāēd. Uz tiem treniņiem jāiet, zinu, ka nevar sēdēt, vajag arī zinu. Visu zinu, bet kaut kā mums tā statistika Latvijā vēl joprojām un arī pasaulē neiet uz to labo pusi gluži, bet iet tieši pretēji. Tad kāpēc, ja es zinu, bet tomēr nekas nemainās, kur tad ir tā problēma? Un tam es esmu veltījusi un veltu vēl joprojām savu dzīvi. Tā jau ir kā mana misija palīdzēt, uzlabot to kopējo sabiedrības veselību, bet lai neliekas, ka te kaut kāda māte Marija grib visiem palīdzēt, man ir arī sautīgs nolūks tam, un man aug manis jau minētais dēls šeit. Tajā brīdī arī, ka viņš piedzima, man krietni personīgāk palika tas, ka man ir svarīgi, ka mēs dzīvojam veselākā sabiedrībā, tas, kā viņš aug, ar kādiem cilvēkiem viņš pavadīs laiku, kādā sabiedrībā viņš augs, jo profesionāli skatoties tās statistikas, kuras liecina par to pasaules veselību un visu šādu veidu, kas ir saslimšanas, izdegšanas, alkohols, tev liekas, kur mēs ejam. Un tieši tāpēc vēl jo īpašāk ir svarīgi runāt par šīm tēmām, ir svarīgi to aktualizēt un svarīgi nevis tikai klausīties, bet arī reāli sākt pielietot to, ko tu zini, beidzot arī sākt pielietot. Un tieši tāpēc mēs esam šeit, un tieši tāpēc mēs par to runājam. Un galvenā lieta, pie kuras es esmu nonākusi, jau šos 5 gadus strādājot, kas ir tas iemesls, kāpēc mēs tad nespējam noturēt tos veselīgos paradumus, kāpēc mums sāk likties, tas nav priekš manis, tas veselīgāks dzīvesveids nav priekš manis, tā ēšana, tas veselīgs dzīvesveids ir dārgs, man nav laika, attiecīgi visi iespējamie, kas mums ir attaisnojumi, nāk tikai, lai it kā nedarītu. Es neticu slinkumam, es neticu tam, ka esmu slings, tas nav priekš manis, es tam neticu. Tā visi ir kaut kādi apstākļu, kaut kāds kopums, kas ir novedis pie tā, ka tu esi tādā situācijā, kādā esi. It kā tā ir laba ziņa, no otras puses, labi, ko man ar to darīt? Forši, es neesmu tagad slings, kas te tagad notiek? Tā galvenā atslēga, kura manā praksē ir, kas var atslēgt un arī lielākoties atslēdz tos ikdienas ieradumus, to, ka mēs spējam noturēt savus veselīgākus ieradumus, kustību, uzturu, ir tā, ka mēs meklējam atbildi uz nepareizo jautājumu. Mēs sākam meklējot atbildi uz jautājumu, kā. Kā tad es tagad varu būt labākā formā? Kā lai es zaudēju tos kilogramus tagad? Un galvenais ātri. Rīt aizgāju uz vienu treniņu, uzreiz lūdzu 6-paku, nav 6-paku, kāpēc labi, kā savādāk? Šis nav tas variants, kā savādāk. Iespējams, tā ir kaut kāda keto diēta, intermittent fastings, kā vēl kaut kāds detoks, kaut ko izdzīt vai kaut kādu sulu kūrīti, kā, ātrāk. Tas nav pareizais jautājums, uz kuru meklēt sākotnēji atbildi. Un kā tev liekas, kas ir jautājums, uz kuru sākumā atrast atbildi un tikai tad meklēt kā? Tas ir jautājums, kāpēc? Kāpēc tu gribi dzīvot veselīgāk? Kāpēc tu gribi nomest tos kilogramus? Kāpēc tu gribi tieši otrādi iespējams uzaudzēt muskuļu masu, iegūt tvirtāku augumu? Kāpēc? Kāpēc tu to gribi darīt? Ja tu sāksi meklēt kā, tad tev nav skaidrs tas virziens.
Ja tu neuzliec, nepaņem, piemēram, gidu, tu aizbrauc uz jaunu pilsētu, tu nepaņem gidu, teorētiski jau tu izies kaut ko paskatīsies, sapratīsi, labi, vai cik daudz tu atcerēsies un kāds būs tas iespējas un ietekme no tā ceļojuma, it kā jau kaut kas būs, bet līdz galam, ne līdz galam, ja? Bet ja tu esi sagatavojies, vai paņēmis gidu, iespējams paprasīs mākslīgam intelektam, vai kā citādāk uztaisīs un sapratis, ko tu tur darīsi, tad tas ceļš, un kāpēc tu to gribi redzēt, tad tas ceļš ir daudz skaidrāks, un tad arī tas rezultāts ir daudz, daudz veiksmīgāks. Attiecīgi, tev ir ļoti skaidri jāapzinās, un ar to ir jāsāk. Tad, kad es saņemu jautājumu, ar ko sākt veselīgāku dzīvesveidu, ja tas ir parasti tāds, katra pirmdiena ir jauns sākums, katrs jauns gads ir jauns sākums, un tad ir otrdiena, un tad ir trešdiena, jau tāda mazā piekdiena, ceturtdienā jau, tur priekšnieks apļauj kaut ko virsū, tur es vīrs sastrīdējos bērni, tur man iznes smadzenes, viss jau. Nekas gaidu piekdienu, kad atkal varēšu savu proseko atkorķēt, kad varēšu savu cieli viņu paņemt, vai ne? Un tad sākas viss, un brīvdienās, kas tad to vispār tā kā skaita brīvdienās es atteju no dzīves, un tad sākas viss no gala. Jauna pirmdiena, jauns sākums, un ticiet man, šajā industrijā, kurā es strādāju, pirmdiena ir labākais laiks, kurā kaut ko pārdot. Ja? Nevēlti arī epizodes iznāks pirmdienās, jo pirmdienā tu esi gatavs klausīties un kaut ko mainīt. Tomēr es ceru, ka šī pirmdiena būs savādāka, un tu pierakstīsi uz lapiņas, kāpēc. Kāpēc tu gribi mainīt? Un pirmkārt, kas ir tas, ko tu gribi mainīt? Kas ir tas, kas tev neapmierina? Jo, lai katru pirmdienu nebūtu tā jaunā diēta, kurā tu atkal meties iekšā diēta vai jau manis minētā keto diēta vai kaut kāds kaloriju deficīts, maratons šāds, maratons tāds, kuriem nav, teorētiski tiem nav nekādas vainas, bet tā ir tāda ātra un gaistoša motivācija, kura ir, un tad atkal es no viņas krītu ārā. To sauc par to jojo diētingu, ja? Diētā iekšā, diētā ārā, diētā iekšā, diētā ārā. Tā kā es kāpju uz kalna augšā, tikpat zemu es krītu. Un tas rezultējas ar to, ka es jūtos kā neveiksminieks, liekas. Nesenāk man tas nav vienkārši priekš manis. Man nesenāk, kur draudzene WhatsApp čatiņā jau nometusi 7 kilogramus nedēļas laikā, man nekas nesenāk, tad es esmu neveiksminieks. Un tā ir tā diētu kultūra, kurā mēs esam iekāpuši un no kuras vienkārši ir jākāpj ārā. Tā diēta, kuru arī es uzsveru, ir pavisam vienkārša. Atpakaļ par cilvēku. Tā ir vienīgā diēta, kura mums ir nepieciešama. Kāds mēs cilvēks esam radīts? Mēs esam radīts ar muskuļiem, mēs esam radīts ar šūnām un visu pārējo, kas mūsu ķermenī notiek, kam ir vajadzīga kustība, kam ir nepieciešams pilnvērtīgs uzturs. Tavam ķermenim nav jāizdara nekas īpašāks, lai dabūtu pilnvērtīgu ēdienu. Tavs ķermenis nav jāsoda ar nēšanu vai ar nedēļas vai dienas badošanos, ar attelpu, ja, ar kaut kādiem šāda veida manipulācijām, lai tas kļūtu tievāks. Tavs ķermenis ir pelnījis cieņu. Pirms mēs turpinām, svarīga ziņa no mūsu atbalstītājiem, jo vadošie veselības eksperti Latvijā ir apvienojuši spēkus tieši tavai veselībai. Šī ir pirmā lojalitātes karte, kurā ir iespēja krāt punktus un ar tiem norēķināties gan nododot analīzes, gan apmeklējot ārstu, kā arī aptiekā. Ar karti katru mēnesi saņemšu īpašus piedāvājumus gan Veselības centru apvienības poliklīnikā, gan centrālajā laboratorijā, kā arī mēnesis aptiekā. Kopā 350 vietās Latvijā. Jo atceries, ka galvenais, lai ir veselība. Un ko nozīmē cieņa? Cieņa nozīmē pirmkārt apzinātība un sapratni par to, kas tev ir nepieciešams. Mēs neesam radīti, lai konstanti domātu par ēdienu, ciešos, noraujos. Ja mēs pilnvērtīgi un sabalansēti ēdam, ja mēs kustamies atbilstoši tam, cik ķermenim ir nepieciešams, tad mums nav īpaši jāiespringst, kas tur tagad viens vai otrs. Tas jau it kā viegli tā pateikt, ja? Bet jautājums, ko tad tas nozīmē atbilstoši kustamies? Īpaši būs veltīta epizode kustībai, to mēs iztirzāsim, īpaši arī runāsim par to, ko tad likt uz šķīvja. Tomēr, ja tu tā kārtīgi padomā, kāds tad tas cilvēks bija
50, 60, 100 gadus atpakaļ. Piemēram, es vasarās augu laukos, Jēkabpilī. Ja? Tas, ko es darīju, skraidīju ārā pa lauku, lasīju savus kartupeļu vaboles, krāvu, malku pusdienās, tu vienkārši jūti, ka tu gribi ēst. Kas ir tas, ko tu ēd? Vecmāma ar veco tevu sauc, nāc pusdienās, kas tur bija? Tur bija pelmeņu vārīt? Nu nē. Kur tu tur dabūji tos pelmeņus? Vai kas tur bija roltons apliets? Nu arī nē. Kas tur bija kaut kāda čipsu uzkodas un tam līdzīgs? Arī nē. Un tev ir laiks apsēsties mierīgi un paēst tos kartupeļus, kuriem tu tās vaboles nolasīji, to vistu, kura turpat ir augus tās solas, kuras tā vista ir izdējusi to pienu, to biespienu, tos salātus, kas turpat dārzā ir izauguši. Tu saproti, ka tu esi tās zivs, kuru ir atnesis krustāvs no Daugavas, un tas ir atpakaļ par cilvēku. Tu esi paēdis, tev vajag kustību, tu dodies diezgan laicīgi pie miera, tāpēc pirmkārt nav baigi daudz ko darīt. Ir viens melnbaltais televizors ar vienu kaut kādu seriālu, iespējams, komisāru Reksi. Jums iespējams šobrīd liekas, cik viņai īsti ir gadi, melnbaltais televizors un komisārs Reksis. Bet tiešām nebija tā, ka tu pavadi ilgi laiku pie ekrāna, tu ej gulēt, tāpēc, ka tu esi pirmkārt arī piekustis, jo tu esi visu dienu kustējies, tev ir bijusi saules gaisma. Ko tad ziemā darīt? Ziemā tāpat tu ej ārā, pikojies, un arī pieaugušie to var darīt. Tu ej notīri to sniegu un atkal dodies pie miera. Tu lasi grāmatas un tā tālāk. Šobrīd mēs esam tā aizskrējuši projām no tā cilvēka, un tad attiecīgi arī meklējam, kas tad būs tā īstā diēta, kura nu tad izglābs tagad to nāciju. Un es viņu saucu par atpakaļ par cilvēku. Ieklausies sevī, kā ir tad, kad tu kusties, un kā ir, kad tu nekusties. Kad tu apēd Big Mac komplektu, nu kā tu jūties? Kāds teiks, oi, baigi labi. Tajā brīdī tu jūties varbūt labi, forši, bet cik tas ātri zūd, cik ātri sākās bedre un kā jūtās tavs ķermenis pēc tam. Nezinu, ja tu teiksi, es jūtos izcili, apēdu, jūtos fiziski izcili, mentāli izcili, uzraksti lūdzu man, ja, vai nokomentē, un pasaki, es varu ēst Big Macus, jūtos kolosāli izcili, esmu perfektā formā un jūtos brīnišķīgi. Ja? Tad mēs paskatīsimies, parunāsim, iespējams, tas ir ģenētikas kaut kāds fenomens. Nu, lūk, bet mēs atgriežamies pie jautājuma, kāpēc tu vēlies dzīvot veselīgāk? Divi biežākie iemesli, kurus cilvēki man min, numur 1 ir būt labākā formā, loģiski. Kāpēc saku loģiski? Jo iespējams tas ir kaut kāds vai sabiedrības spiediens, vai mēs kādā brīdī paši saprotam, nu tā forma varbūt nav līdz galām atbilstoša, kā arī tu, protams, vari aprēķināt savu ķermeņa masas indeksu. Tas, kurš tāds uzreiz šobrīd jau sēž ar telefonu rokās vai kaut ko ieraksti, ķermeņa masas indeksu aprēķinās, plus mīnus tu dabūsi to attiecību, kas ir tavs garums pret svaru, un sapratīs, vai tas ir atbilstoši tavam ķermenim vai nē. Jaunās grūtnieces, jā, sievietes, kas gaida bērniņu, uz jums tas neatiecās, uz kārtīgiem atlētiem, kas ir milzīgi bodybuilderi, arī līdz galam nevarēs to rēķināt, tāpēc, ka muskuļu masa iespējams ir, un visdrīzāk ir krietni smagāka, lai mēs varētu rēķināt, ka tas ir liekais svars. Bet kopumā tā ir tāda vispār pieņemtā formula, pēc kuras mēs varam tad saprast. Un tu saki, labi, es gribu uzlabot vai šo ķermeni tvirtāku, vai tieši otrās zaudēt svaru. Un es tev prasu, kāpēc? Es gribu labāk izskatīties. Es teikšu, ka tu jau izskaties lieliski, mēs katrs esam radīts skaists. Tu tur neko nevari, var mainīt, bet praktiski nevajag, jo tu tāpat esi unikāls un skaists. Labi, labāka forma, mīnus tik un tik, piemēram, kilogrami un tā tālāk. Kāpēc? Kāpēc tu to gribi mainīt? Es gribu uzvilkt tās džinsu bikses no 89. gada, lai es tieku tajā savā izmērā iekšā. Es tev prasu, kāpēc? Tad es jūtos pārliecinātāk par sevi vai pārliecinātāks. Kāpēc tu gribi justies pārliecinātāks? Jo tad es jūtu, ka es arī performēju darbā labāk, tā es dzīvoju savas dzīves labāko versiju. Man patīk šis formulējums no Jura Rubeņa, starp citu, dzīves labākā versija, nevis tevis labākā versija, jo tu jau esi lieliska sevis versija, tu tāds piedzimi, bet tavas dzīves labākā versija, kur tu spēj kontrolēt, tā es varu dzīvot savas dzīves labāko versiju, es mostos no rīta enerģijas pilns, es varu ne tikai doties uz darbu, man tas darbs var arī patikt, es varu piepildīt savus hobijus, es nebļauju uz tiem saviem bērniem, es varu arī iedot tam vīram vai sievai buču no rīta ejot projām, nevis tikai tas, ka es paskatījies spogulī, sapratis viss sūdīgi, un tā es dodos ārā no mājām. Un tur jau mēs redzam arī tālāk, ja tas ir tāds dziļāks kāpēc.
Un kāpēc tev tas viss ir svarīgi? Iespējams, kāds, kuram ir bērni, mīl ļoti bieži grib parādīt piemēru saviem bērniem. Iespējams, kuram ir māsas bērni, krūvas bērni un tā tālāk. Vai vispār kāds, kuram rūp kopumā tas, kāda tā mūsu zemeslode attīstās, teiks, man ir svarīgi, ka es atstāju vērtīgu pēdu šajā pasaulē. Un tur redzi, tas jau mums ieslēdzās pat tāds misijas princips. Un tur tajā brīdī, kad tev gribētos iesaisties dīvānā un saprast, neko nedarīšu katru vakaru, atkorķēšu aliņu, paņemšu čipsus, tev īsti nebūs ļoti sevi jāmotivē. Varbūt ir kāds, ka tu tagad klausies un saproti, ka man ļoti patīk sportot. Es tā, ka uz to sporta zāli es varu katrā brīdī, es gribu iet vai eju ārā paskriet vai kā. Un jautājums, vai tev ir ļoti sevi jāmotivē? Visbiežāk šie cilvēki saka, ka tā ļoti jāmotivē nav. Tu vienkārši nevari savādāk, jo ir spēcīgs savs kāpēc. Ir otrs flanks, kas saka, ka ir svarīga tā enerģija, ka es gribu būt enerģisks. Tieši tāpat arī mans kāpēc arī ir tas, ka es gribu būt enerģiska kā sieviete, kura spēt performēt, spēt iet līdzi tam savam prātam, kurš izdomā visādas lietas. Ja mans ķermenis nejūtās vesels, nejūtās pilns ar enerģiju, es neko nevaru. Vienīgais, par ko es varu domāt, ir kā es varu aiziet pagulēt. Vai arī tieši tāpat kā slims cilvēks, vienīgais, par ko varu domāt, ir kā būt vesels. Līdz ar to, ja vienīgais, kā es domāju, kad es varu paņemt kaut kādu spēka snaudu, jeb power nap saucamo, vai kad es beidzot šī diena beigsies, kad es beidzot būšu izdzīvojis šo dienu, kas tad tur viss, kas pārējais aiziet? Nekas, vienīgais, par ko es domāju. Tātad mana motivācija, kāpēc es gribu dzīvot pilnvērtīgi, un es neteikšu veselīgi, tāpēc, ka šis veselīgais dzīvesveids ir kaut kā ļoti aizgājis, tad tur ir jādzer čijā sēklas ar ašvagandas pulveri, un es nezinu vēl, kas jāmeditē pret sauli katrā sekundē. Veselīgs dzīvesveids ir vienkārši atpakaļ par cilvēku. Tajā brīdī, kad es to nodrošinu, mans kāpēc ir būt enerģiskai, lai es esmu enerģiska pati kā sieviete, tālāk jau kā savā profesionālajā dzīvē. Es arī, lai jūtu pārliecību par to, ko es daru, lai mans prāts ir nevis man visas dienas garumā, nevis kādā brīdī sākās šī prāta migla, par kuru mēs runāsim epizodē par cukuru. Es gribu pamosties sestdienā un svētdienā no rīta, nevis pēc ballītes, kā tas bija kādreiz. Un es jums atgādinu, ka es atceros un zinu, kāds ir, par to nelapojos, un mamma neklausies šito, bet nebija tās sestdienas, svētdienas tādas. Šobrīd atceroties jau pēdējos, jau 6, pat 7 gadus, ka manas sestdienas un svētdienas ir pavisam savādāks, tā dzīves kvalitāte, un ticiet man, es vēl joprojām atceros, kā bija, kad man bija jāizguļās sestdienās, un svētdienā vēl joprojām tu nejūties enerģijas pilns. Tad šobrīd es gribu būt enerģijas pilna, un tā ir mana motivācija, lai tad, kad svētdienas rītā mans dēls 5-gadīgais modina mani, ar kur tu teici, Gailīti, mans māmu celies, ejam, es ar riteni, tu ar botām, man nav tāds dēliņu, tu pagaidi, man tā vēl jāpamost, es vēl acis neesmu attaisījis, saku, ejam, aiziet. Tā ir mana motivācija, ka viņš redz enerģijas pilnu māmu, enerģijas pilnus vecākus, kas rūpējās par savu veselību. Vecākus, kuri liek numur 1 prioritāti rūpes par sevi, iespējams tālāk viņš dzīvos ļoti cerams to dzīvi šādā līdzīgā, tie būs ieradumi, kas būs izveidojušies. Iespējams, viņš arī ietekmēs vēl kādu citu, un redzēt, šeit jau tā ir atkal misija, kurā ir grūti pat kaut kā aiziet savādāk un darīt savādāk. Tāpēc, ka tie ir jau spēcīgāk kāpēc balstīti ieradumi. Un to es stāstu nevis, lai tikai izstāstītu, jūs redzat, kāda mēs aktīvi ģimenes veidienā visi sportojam, to es stāstu, lai uzsvērtu kāpēc svarīgumu. Pirms mēs turpinām, paldies mūsu atbalstītājiem Lemon Gym, jo kustība ir dzīvība. Un te būs 5 iemesli, kāpēc izvēlēties tieši Lemon Gym. Grupu treniņi, 8 klubi pa visu Rīgu, plašas treniņu zonas, profesionāli treneri un elastīgs darba laiks visu diennakti. Tev ir tikai jāatnāk, par pārējo parūpējas Lemon Gyms. Kādreiz šos 5, 6, 7 gadi, kad tas dzīvesveids ir mainījies gadus atpakaļ, man nebija iespējams tā savu, kāpēc visdrīzāk, ka nebija. Uz to sporta zāles gāju, kā kustējos, tētis ir sporta skolotājs, vienmēr zināja, ka tā kustība ir, tāpēc, ka tētis liek skriet, tā teorētiski, tev tas krosiņš ir jāiet, jāizskrien, kāpēc es to daru, tāpēc, ka tētis liek. Tad, ja tu ej un ēd veselīgāk, tāpēc, ka sieva liek to salātus iest, vai tu ēd veselīgāk, tāpēc, ka tur draudzene darbā ir uzsākus kaut kādu diētu, vai tikai liekas, ka tā vajag. Un ticiet man, es bieži cilvēkam paprastu, kāpēc tu skrien, ja tev nepatīk izskrien. Visi skrien.
ja visi skrien ir tā motivācija, kāpēc tu skrien, tad visdrīzākais tā nebūs pareizā motivācija. Un vispār nav obligāti jāskrien, ja tu negribi skriet. Tas ir viens. Bet varbūt visi viss kolektīvs tagad iet uz zumbu, nu tad es arī iešu uz zumbu. Bet tā kā nepatīk īpaši, vai ne? Tu vari neiet uz zumbu, tu vari iet uz, jebko citu, tu vari futeni ārā paspēlēt, tā arī būs kustība. Atrodi savu kāpēc, tas ir praktiskais uzdevums, es tā kā učena esmu, un vienmēr saku, ja tu praktiski pielietosi, uzrakstīsi kārtīgi savu kāpēc un sapratīsi, kāda šobrīd ir tava ikdiena. Un no 1 līdz 10, cik tu apmierināts esi ar to, kas ar tevi notiek. Un tad mēs ķeramies nākamajam praktiskajam uzdevumam klāt, ka tu esi sapratis savu kāpēc. Mēs dzīvojam ieradumu vadīti. Mums ir savi sarkanie un zaļie ieradumi, un tie nav sliktie un labie ieradumi. Un tiešām tam, kā mēs runājam, ir ļoti liela nozīme. Ja mēs jau saucam sliktie un labie ieradumi, tagad tie ir mani sliktie ieradumi, es esmu slikts. Ja, pieņemsim, katru vakaru dzeru to aliņu, es esmu slikts. Katru vakaru neizdeju ārā, pastaigā esmu slikta, nedzeru ūdeni slikta. Un tādus laiks jau slikts, tad tev rodas sajūta, ka tu esi slikts. Bet tavi ieradumi nedefinē to, kas tu esi. Tas, ka tu apēd zarnādas 0,5 kilogramu katru vakaru, nenozīmē, ka tu esi slikts cilvēks un pārstāji par sevi tā runāt. Tomēr tas, ka mums ir jāsaprot, ir ieradumi, kas mums nelīdz galam kalpo, tas ir fakts. Bet pirms tu ķeries pie tiem sarkanajiem ieradumiem, tev ir jāsaprot arī, ka tev ir zaļie ieradumi, jeb ieradumi, kas kalpo tavam ķermenim. Šeit es arī vienmēr, kad es runāju publikas priekšā, vai tas ir uzņēmumos vai kādos pasākumos, kur ir lielāka publika, es lūdzu arī cilvēkiem pat arī teikt, nosaucam kādu zaļo ieradumu. Mēs jau kā latvieši pieraduši tādi klusēt, neteikšu, jau neliekas, ka es tāds iedomīgs, bet tad, kad pirmais saņem drosmi un atbildi savu to pirmo tādu zaļo ieradumu, tad jau arī tā kā pārējie panesās un saprot, es jau varu pateikt, ka es dzeru to ūdeni daudz, es jau varu pateikt, ka īstenībā es nostaigāju 10,000 soļus katru dienu. Īstenībā es piedomāju pie tā, ka es izstiepjos katru dienu, izstaipos, teiksim, uztais tādu īso rīta rosmi. Es varu arī pateikt, ka salātus kā ēdu no bērnības tādu tagad. Un pieraksti šos savus zaļos ieradumus un sāc ar tiem dienu. Tāpēc, ja tu sāksi dienu paskatos spogulī, jo ticiet, man ir ļoti daudz dāmas lielākoties, kuras saka, Madara, es vairs neskatos spogulī. Man nepatīk tas, ko es tur redzu, tāpēc es vienkārši vairs neskatos. Un tas man ritīgi lauž sirdi, tāpēc, ka tu tam svarīgākajam cilvēkam, kas tev ir, sev pašam, nepaskaties acīs pat no rīta. Tu sāc dienu paejot garām. Neskaties man virsū, tur ir tie peļu vēderiņi, tā riepiņa, kur jau seja nošļukus, jau veca paliek, jau celulīts, ko man tur skatīties. Un tāds tu no rīta izej ārā no mājām, tā priecīga dienu, Tad nāc uz darbu un tev besīs tas pirmais kolēģis, kas nāks. Tev besīsies tev bērni, tas vīrs, tāpēc, ka tu neesi pat paskaties sev spogulī un pateici, hei, paldies, ka tu izdzer to glāzi ūdens. Paldies, ka tu nostaigātos, nav jābūt 10,000 kaut vai soļiem, ka tu neesi sēdējis visu dienu. Paldies, ka tu izstiepies. Mēs liekam tādus ļoti augstus mērķus, un tad, ja mums neizdodas tos sasniegt, tad mums liekas, es esmu neveiksminieks. Man nekas nesanāk, es sev pat neskatīšos spogulī, tur nav neko labu, ko redzēt. Tāpēc tas, ka kāds tevi nokritizēs, ka kāds pateiks, kur tas kilograms jau rekur jau klāt, kur tu jau paskaties kādu vājidziņu, jau vēl paņem tev, tur riepiņu. Un tas, ka kāds tā izdarīs, tas ir skaidrs, es to nenovēlu, bet tas cilvēka dabā ir tā darīt, mums komentēt vienam otra izskatu. Pirmkārt, neesi tu, kas to dara, un otrkārt, ja tev kāds tā dara, tev ir tiesības. Tev ir tiesības pateikt, man nepatīk, ka tu man tā dari. Es tur kačājos katru dienu zālē, es satieku mammu atkal, spīd cauri tev atkal, nevar redzēt, Kalu Kambers uzrakst man Instagramā, man liekas, nopietni, Tāpēc neesi tu tas, kas kādam to izdara, un esi tas, kurš var pateikt, man nepatīk, ka tu tā dari, tas nav jauki, ka tu tā pateici, man tas dara pāri. Tā ir tās neērtās sarunas, kuras mums negribas, bet no otras puses, kāpēc tu ļauj sev galvā nākt tiem vārdiem, ja cilvēks ir tāds, kurš spēj uzklausīt, viņš teiks, piedod, es to nepamanīju. Un iespējams arī es bieži arī cilvēkiem saku, tu man pasaki, ja es esmu vai pārāk skarba vai kā, jo mēs to nepamanām. Tas iespējams ir dažreiz tieši aiz laba nodoma, mēs ko pasakam, bet iespējams tam cilvēkam tas ir iesēdies prātā.
Tātad tu neskritizē sevi, tu sāc ar zaļajiem ieradumiem, pasaki sev paldies, uzraksti, ja nepieciešams pieliec lapiņas pa māju, pieliec pie spoguļa, sveika, skaistā, labrīt, lai tev laba diena, pasmaidi, izklausās ļoti amerikāniski, bet tik ļoti, ļoti vajadzīgi, un tas ļoti maina dienas dinamiku, ja mēs izvēlamies tā darīt un runāt ar sevi labi, nevis sākt ar kritiku. Bet tad, protams, ir jāsaprot, ka nepietiks skatīties pret Marsu un manifestēt, ka tu būsi izmainījies veselāks, tvirtāks un tā tālāk. Ir reāli kaut kas arī jādara. Pirms mēs turpinām, gribu atgādināt par vietu, jeb man jauno pavāra grāmatu, ko man ēst, kurā atradīs gandrīz 100 pilnvērtīgas, garšīgas un viegli pagatavojamas maltītes tavās mājās. Esmu ne tikai papildinājis tās ar kaloriju aprēķinu, uzturvielu aprēķinu, bet arī papildināju grāmatu ar 10 pilnvērtīgiem zelta padomiem ikdienai. Un bonusā mana māsa, profesionāla šefpavāre Monta, ir pagatavojusi receptes, kas ir restorāna cienīgas, tomēr viegli pagatavojams tavās mājās. Tev atliek tikai aiziet uz virtuvi, par pārējo parūpējāmies mēs. Un tad tas, ko tu dari, tu uzraksti sev sarkanos ieradumus. Tu saproti, ja sēžu visu dienu, kā vispār neizkustos. Tad tu uzrakstīji, nedzeru to ūdeni taisnību. Un to, kas ir sarkanie ieradumi, tu visdrīzākais pats arī apzinies. Visu dienu nepēdu, braucu mājās, izbraucu caur maķīti vai Hesburgeru vai vēl tur burgerkingiem vispārējo. Jā, tātad saproti, tas arī sarkanais ieradums. Ko darīt tātad ar šo sarkanu ieradumu? Ja tu tagad esi sarakstījis, tu jau turpini rakstīt, tu saki, pagamādar, man te pilns, tad tu nesāc ar visiem reizē, kā ir ierasts. Pirmdienā vai no jaunā gada visam ne. Cukurs, ne glutens, ne. Kustēšos 4, ne 5 reizes nedēļā uz sporta zāli. Skrubēšos katru rītu, āboletiķis rītā vakarā, visu tu saliec sev tik lielus mērķus, kurus praktiski nav iespējams visus reizē izdarīt. Tiem, kas ir tādi sasnieguma vērsti cilvēki, viņam ļoti nepatiks, ka es saku, liec sev mazus mērķus, vienu soli, viņi neesi visu reizē. Labi, ja tu gribi sprintu, nevis maratonu, ej sprintā, tikai jautājums, cik ātrā sprintā. Vai ātrākā sprintā, kā tu vispār spēj paskriet. Un ir reiz, ka es arī saku cilvēkam, ok, ejam sprintā. Ja, tu tā kā mamma saka bērnam, bērns, kas nenokritīšu, nevajag man tos alkoņsargus, es braukšu tāpat, viņš brauc, labi, brauc, viņš nokrīt, pēc tam man vajag tos alkoņsargus. Kamēr viņš neizmēģina, diemžēl, tikmēr reizēm nevar saprast. Ja tu pats to dari bez tāda trenera atbalsta, tad apzinies to, ka es tev uzreiz, lai tevi pasaudzētu, saku, ieliec sākumā mazus mērķus no šiem sarkanajiem ieradumiem. Tu ieliec 1 līdz 2, 3 jau ir maksimums, ko nākamā 1 līdz 2 nedēļām tu uzlabo. Un ko tu dari? Tu dari soli pa solim. Nevis, ka tu cukuram, es tagad ēdu 100 gramus cukuru dienā, neēdīšu no rītdienas vispār. Pēc 3 dienām ir jau 3. dienā ir jau lomkas, un tu attopies ar to ekscelences kasti un saproti, šis ir kaut kāds stūbums. Droši vien nav tā. Gan jau ar mani nebūs tas viss, kas ir pārējiem. Aiztaisīšu aizkaru, lai neviens neredz. Tas nozīmē, ka tas nav. Kā cilvēki bieži, ka viņiem ir jāpieraksta savus ēdienkartes 3 dienas, jāskatās pašam un tā godīgi, kas tad ir mana ēdienkartē. Tur ir tā, biezpiens ieriņš, labi, bija 2, bet es to otru nepierakstīju. Tad tas neskaitās. Ja tu nepierakstīji to otru, viņš tāpat tur bija. Attiecīgi arī paskaties tie savai neglītajai patiesībai acīs un saproti, kas ir tie tavi sarkanie ieradumi un tu uzlabo pa 1 solīt. Pieņemsim, visu dienu sēžu. Nevis tu liec 4 reizes nedēļā sportu, jo to praktiski nav iespējams tik strauji izmainīt ieradumus, kas ir gadiem bijuši, gadiem ir veidojušies. Vienā dienā viņus nevar izdzēst. Ir labas ziņas, viņus var aizstāt, darot to soli pa solim. Un praktiski, ja tu nesāksi tagad, tad pēc nedēļas, pēc 2 nedēļām, pēc 6 mēnešiem nekas nebūs mainījies. Gribot aizlekt no punkta A uz punktu Z, tu nesper pat to punktu soli uz B, un tu stāvi uz vietas. Citreiz tie solīši ir pavisam maziņi, dažreiz pat kāds ir uz atpakaļu, lai tiktu uz priekšu. Tev ir jāiemācās baudīt arī tas process, svinēt tās uzvaras, ka cilvēki mēdz teikt, labi, vairāk enerģijas man ir, un tur kaut kas jau samazinājies, tur tas vidukļa apkārtmērs, un es piedomāju vairāk lieku tās olbaltumvielas iekšā, vakarā nenešķojos, bet tā baigi sliktiet, nesanāk man nekas, man liekas. Par ko tu runā? Tās ir jau milzīgas uzvaras, tie ir jau soļi, kurus tu esi spēris uz priekšu. Tad, ja tu neesi
mēneša laikā sasniedzis to teorētiski nosprausto mērķi, finiša līniju, tev liekas, ka tu esi izgāzies. Bet tas nav sprints, tas ir maratons, kur tu pamazām iemīli sevi, izbaudi, saproti, kas notiek, vai vispār ikdienā man vispār paprika negaršo, pusgadu ēdu papriku, madara teica, ka veselīga man negaršo. Tad neēdu papriku, ēdu kaut ko citu. Tu iepazīsti sevi, iepazīsti savu ikdienu, pielāgo šos ieradumus savai ikdienai un saproti. Lekt no A uz Z nekad nebūs veiksmīgs variants. Ļoti, ļoti retos gadījumos. Pēc statistikas no tām diētām drastiskajām, kurām mēs izvēlamies visam ne. Un vispār tur spēlē arī psiholoģija loma, ka tev nepatīk, ka tev pasaka, ka tu nedrīkstēs glutēnu. Tai brīdī, ko tu man saki, ka es nedrīkst, man gribas vēl vairāk. Ja? Attiecīgi, tu saproti, ka tu izvēlies ilgtermiņa rezultātu, soli pa solītim, saprotot, ka dzīve nav taisnais ceļš. Ja tu tagad zinātu, ka viss ir šādā taisnā ceļā, tad tev nebūtu nemaz tik interesanti. Apzinies, kā ir līkloči, ka tu sevi iepazīsi, ka tu izbaudīsi procesu un tas rezultāts pienāks. Un tu pat nepamanīsi, kā vienā brīdī tev liksies, kaut kā visa mana dzīve ir mainījusies, bet es nemazām nejūtu, ka tas tā mainās. Un to es dzirdu ļoti, ļoti bieži, ka liekas, neko jūs tā baigi nemainīja, bet kaut kā mans tas rezultāts ir sasniegts. Tāpēc ar cieņu pret sevi, izbaudot procesu, pamazām, soli pa solim viss notiks, jo atslēga ir regularitātē. Un regularitātē ilgtermiņā nevis biju uz treniņu, nekāds rezultāts nav, uz cik treniņiem biju vienu. Okay. Esmu kaut kā veselīgāk stācis sēst, ēdu, nekas nav mainījies. Cik ilgi tu tā dari? Mēnesi. Tas ir minimāls laiks. Padomā, cik ilgs laiks pagāja līdz tam, kāds šobrīd ir tavs ķermenis, vai pieņemsim, kāda šobrīd ir tā sajūta enerģijas līmenī, tu saproti, vispār uz pilnīgā bedrē. Vai tad tā bedra izveidojās pēdējās nedēļas laikā, pēdējā mēneša laikā, reizēm tie ir gadu desmitu pat rezultāts, kuru mēs izdomājam izmainīt šitā. Iedod man to burvju nūju, pasaki, ko ātrāk kaut ko iedzers, kaut ko nezinu, kaut ko izdzīs, ko man izdarīt. Ja arī man būtu tā burvju nūjiņa, kura šitā izmainītu, es viņu nedotu. Tāpēc, ka tādā veidā neveidojās apzinātība, tādā veidā tu neiepazīsti sevi, un tā nav īsti cieņa pret savu ķermeni, atdalīt ķermeni no prāta. Mums ir jādzīvo saskaņā, jāsaprot, kas ar mani notiek, kāpēc ar mani notiek, un ka es pats esmu tas, kas spēj kontrolēt to, kāda būs mana dzīve šodien un mana dzīve ilgtermiņā. Es ceru, ka šodien tu izdarīji praktisko uzdevumu, ieradumi, zaļie un sarkanie, tavs kāpēc, un tev viss izdosies. Mēs tiekamies nākamreiz jau ar viesi, un atceries, veselā miesā mīt vesels gars.